Nu, laikam svarīgi paziņot, ka vakar bija ceļu satiksmes negadījums, kurš notika pārvadājot skolēnus, cieta mūsu transporta līdzeklis poltrānijas traktors, no ezernieku pārvaldēm šeit, un attiecīgi tajā bija ceļu satiksmes negadījuma laikā, tajā bija 6 skolēni, viens no tiem 7. Nu, visur ir tāda diezgan šaubīga tā informācija nāk, un dotajā brīdī viens no skolēniem ir slimnīcā, tā, uz centra uz pārbaudēm, ja. Tad autobus, mikroautobus, tā sauktais, tas ir Daugavpilī jau aizvests uz autorizēto servisu, novērtēt, kā būs rīt. Tāds vizuālais skats uz to caur fotogrāfijām, un, protams, autobus nav remontējams. Ir mums kasko apdrošināšana, tātad attiecīgi skola risina tas, kas skolē ir jārisina, pagasta pārvalde, to, ko pagasta pārvalde jārisina. Darbi notiek, darba drošības speciālistiem ir paziņots, viss notiek. Tātad uz to laiku mums kādu citu autobusu mums būs jāpēc? Citiem pagastiem. No citiem pagastiem mēs izlīdzamies, attiecīgi plānojam, viss ir saplānots, viss ir izdarīts, skolēni ir gan atvesti, gan aizvesti. Jā, tas autobus, kas ir ticis samārē, viņš nav remontējums, kā jūs pieminējat, jā? Un sanāk kā, ka viņš nav remontējums, jā, ko tad? Ņemot vērā apdrošināšanu. Es nezinu, vai viņi remontēsies, ne. Nu, protams, mūsu vēlme ir saņemt atpakaļ jaunu autobusu. Jā, nu, kā būs, es nemāku atbildēt. Apdrošināšanas kompānija ir noteikti citas vēlmes, jā, bet, nu, tāpēc ir jāstrādā, jā. Jā, viņi vērtē, un tad attiecīgi tas viss iet tā. Ja viņa pārsniegs to tālu? Jā, situācija nav no tām patīkamajākajām, bet mums viņa ir viena. Šomēnes viss pie mums. Jā. Nē, es vienkārši gribu pateikt, ka es tādas baumas tagad par tiem galvenais ir pie skolīgi. Dzelžēji tā. Visi dzīvo veselīgi, nav problēma, tur nekādu. Visi bija slimnīcā nogādāti, un no 7 6 ir mājās. Faktiski 6 bija aizvesti uzreiz uz slimnīcu, viens bija mājās palaist uzreiz. Šodien vienu un to pašu arī aizveda, nu visādām gadījumam paskatīties, kas viņam par tām bērnam ir. Izrādījās, protams, nekā. Visas tagad 2 bija palikuši palaisti slimnīcā. Pārējie 4 no 6 bija palaistie vakar mājās. Vienu no viņiem šodien mēs atvedām arī no slimnīcas. Arī nekas nav bērnam. Pilnīgi viss ir kārtībā. Nu, protams, sasipumi. Es zinu, ka mēs sasipumi tā. Viena meitene ir palikusi, jo viņai ir smadzeņu satricinājums, neliels. Bet, nu, tā kā viņai vajadzīgs miers, tad viņa arī ārsti pateica, ka labāk, lai viņam pabūtu tur. Nu, nekas īpaši sarežģīts viņai tur nav. Nu, vienīgais tāds smadzeņu satricinājums, tas ir mans lielākais, kas. Tā kā, nu, es dzirdēju, ka staigā tur sagriezušies šidā, tur visādi, nekā tur viss ir normāli. Stāvoklis, kā teica tajā traumatoloģijā, ir apmierinošs. Nekas īpašs nav bērni. Tie 7 viņi par viņam izņemot tos grāmatus. Nu, šobrīd tas kaut kur ir uzliktas. Viss palaist mājās.